Esi svētīts tu, kungs, mūsu Dievs, pasaules valdnieks, kas sargājis mūsu dzīvus, uzturējis mūs un devis mums iespēju baudīt šo svētku laiku. Grautiņi, geto, zeltenās zīmes, tas viss ir sarulēts kā vecs paklājs un aizmests. Jo Eiropa tagad soļo uz priekšu. Taču mīli mani, Grētla. Es ar tevi esmu apsēsta. Mīlestība ir kaut kas cits. Asimilācija nozīmē, ka tu vari būt tas, kas tu esi, un neciest par to. Kas tas par Leonārdu? Tavs vārds taču bija Leopolds. Bija pārāk ebrejiski. Mums tagad ir krietni nopietnākas lietas, par ko uztraukties, nekā tas, ka mēs esam ebreji. Mēs nolikām savas dzīves imperatoram pie kājām. Manā pulkā virsniekam nav ļauts cīnīties ar kādu, kura māte ir ebreja. Nolādēts jūs pulks! Esmu uzrakstījis vēstuli Grētlai. Pretējā gadījumā viņa nedrīkst par to uzzināt. No Triestas iet kuģi, var nopirkt biļeti un pieteikties tranzīta vīza. Uz Šanhaju! Man pat tas viņa ēdiens negaršo. Tev laiks atvadīties no vilna. Bet tu tiešām domā, mēs nonāksim geto kā pirms 100 gadiem? Daudz sliktāk. Tēvots Herman, kur mēs dosimies? Uz Leopoldštati.